Jo, esiet sveicināti sulīgie, un mēs esam atpakaļ ar jaunu video šodien, un mums ir atpakaļ baloni, un šoreiz atkal meitenes spridzina balonus, kā jūs redzējāt iepriekš. Bija džeki, tagad būs meitenes, un kā jūs jūtaties šodien? Burvīgi. Ļoti labi. Lieliski. Labi. 10 no 10. Fantastiski. Ok, un jūs zināt spēles noteikums, jā? Ja jums kaut kas nepatīk tajā džekā, jūs vienkārši spridzināt balonu, viņi nāks, jūs nezināt, cik viņi būs, tāpēc varbūt nespridzināt uzreiz, dodat iespēju viņiem, zin kā, parunājieties un tā kā jā. Wow! 3, 2, 1. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks, tagad arī online! Jūs gatavs pirmajam džekam esat? Yes. Ok, saucam pirmo džeku iekšā. Lūdzu, nāc iekšā. Ok, lūdzu. Čau. Čau. Kā tev sauc? Es esmu Saksons. Prieks iepazīties ar visām. Ok, tas tavs stage name kaut kāds? Jā, mans īstais vārds ir Inters. So, hello. Ok. Reperis. Es arī esmu mehāniķis. Es nodarbojos ar daudzām lietām. Jā. Ok, un kāds tavs tips meitenēs ir? Kāds tev patīk? Tips? Tā godīgi man nav tips, bet es esmu atvērts visam. Ir interesanti iedvesmoties no citām. So. Jā. Ok, izstāst, ka viņas visas pārspridzināja, bet pajautāsim viņām, kāpēc viņas uzspridzināja, un te jau paskatīsimies. Čau, kāds ir tavs vārds un kāds ir tavs vecums? Mani sauc Kēta, mazā, man ir 21, un iemesls, kāpēc es pārspridzināju, ir 2 iemesli. Violēta krāsa, love it, bet man mīļākā ir dzeltena, sorry. Un otrais ir facial hair. Yeah, that's it. Ok, chill. Reperīts, chill mehāniķis, vispār ahujēns. Paldies. Jā, jums matching krāsa šāda. Jā, bet ne. Bet nē, viss kārtībā. Ok, vai viņi ir tavs tips, ko tu tā kā tipiski izvēlētos Tev ir meiteni? cool stils. Cepī tie. Kas tie? Tie nav Converse, right? Tās ir bowling kurpes. Ok. Cool. Fuck with them. Jā. Bet jā, tev cool stils. Es redzu. Silvers. Insane. Ok, labi. Bet jā, čils. Ejam tālāk. Kā tevi sauc, kāds tavs vecums un kāpēc uzspridzināja? Man sauc Inga, man ir 25, un ar interiem ir kā ir. Ok. Bet tas ir tikai vārds tev. Jā, bet vārds pasaka, protams, daudz. Ok. Lai tā būtu. Vai tu spridzinātu balonu uz viņas, ja tu būtu viņas vietā? Viņi, nē. Arī tāds klasīs stils. Insane. Patīk? Jū. Ok. Apple Watch? Nu, pulkstens. Drības. Jā. Ok, kā tevi sauc, vecums un kāpēc spridzināja? Mani sauc Aija, man ir 20. Man ļoti patīk lielā krāsa, man mīļākā. Bet kaut kas ar to mehāniķu, man liekas, tam jābūt tā kā standarta prasmei, nevis profesijai. Bet tikai mani uzskata. Sorry, ka pārtrauc. Bet mehāniķis, tā kā, ja es mācos pa mehāniķi, es tā kā zinu vairāk nekā tikai riepu nomainīt. So... Kaut kas dziļi sirdī teica kādam citam tutu. Bet ok. Čils. Ok, vai viņi ir tava tipa meiteni? Kā jau teicu, nav tips. Bet stils ir cool. Zini, patīk. Ok. Nu, ejam tālāk. Kāds tavs vārds? Mani sauc Madara, man ir 19, un tu vienkārši neesmu my type, tāpēc saprotams. Nav cits iemesls. Kāds ir tavs type? Tad jau redzēsim. Ok. Un vai viņi ir tavs, tā kā meiteni, kas tev patīk? Man arī patīk stils. Tavs stils vairāk patīk vispār? Jā, kā tas ir pirmais iespējas. Es loģiski skatīšos uz stilu, uz formu. Un stuff like that. Bet jā, cepī. Ok. Ejam tālāk. Kā tev sauc, vecums un kāpēc spridzināja? Mani sauc Aleksa, man ir 20. Es spridzināju, tāpēc, ka man laikam nepiesaist īsti tavs outfits. Bet, jā. Ok. Cool. Alright. Ejam tālāk. Mani sauc Katrīna, man ir 18, un man laikam īsti nepatika tas, ka tu repo. Man nav bijis pārāk laba pieredze ar reperiem. Ok. Jā. Ok.
Jā. Jā, ko pa viņu domā? Viņa arī cool. Rika Nuvans. Ņūroks. Nē? Ņūroks? My bad. Ok. Jā. Alright. Ok, Cool, vecīt. Jā. Nu, diemžēl viņas viss ir uzspridzinājuši šajā raundā, bet jā, paldies, ka atnāci. Paldies, ka piedalījies. Jā. Paldies tev. Ok, mums ir pievienojusies jauna meitene. Čau. What's up? Kā tev sauc? Marta. Tu esi gatava? Fuck yeah. Davai. Ok, labi. Saucam otro čāli iekšā. Tātad, davai otrais džeks. Lūdzu. Sveiki. Kā tev sauc? Markus. Kāds tavs vecums un ar ko tu nodarbojies? 19. Slogu kebabs pa dzīvi. Ok, kebabnīcā, jā. Jā. Ok, un vēl viens jautājums. Kāds ir tavs tips meitenēs? Nu, diemžēl neviens no šiem variantiem. Tiešām? Tiešām. Nu labi, tad aiziesim tāpatās, pastīsimies, kāpēc viņus uzspridzināja. Un, jā, čau. Ciao. No jawline. I saw you doing some weird shit in the toilet. You got some weird tattoos. And that's it. Ok. Kā tev sauc? Man sauc Kēta. Ok. Vai viņa ir tava tipa meitene, ko tu izvēlētos tipiski? Ok. Ejam tālāk. Jā, nebūs mans tips arī. Nebūs? Nebūs. Kāpēc? Grūti pamatot, ar ko lai sāk. Tā kā vairākas lietas? Nu, tas veids, kā jau cilvēks ienāk telpā, nebūs tāds. Man šeit ļoti nepārliecināts par sevi. Vēlējās būt pārliecināts, bet nesanāca. Ok. Vai tu tipiski viņu izvēlētos, kā meiteni, ko ves uz randiņu, piemēram? Ok. Labi. Ejam tālāk. Kāpēc tu uzspridzināji? Bija kaut kāds iespējas, ka tu atnāc, kas jau viņas tādas, un tā kā, vai vienkārši apietu garām un aizved projām. Tā kā iedomījums likās? Nedaudz, jā. Bet tu neesi iedomīgs, man liekas. Nē? Ok. Un vai tu viņu izvēlētos tipiski? Kāpēc? Vienkārši nav mans tēp. Ok. Labi. Man patīk tev tetvējumi, bet tā frizūra man nepatīk. Saprātam. Jā. Galīgi nepaveicās pie barberi. Tas ir viss arī par to kebabnīcu. Kā ir tā jādzīvo? Kādu frizūru vajadzētu, lai izlabotu? Es nezinu, man patīk brunetis un tajā par skatos uz čirkāniem matiem vai arī middle part. Un šities vienkārši nepatīk. Galīgi nav pa ceļam. Ok. Kāpēc tu uzspridzināji? Tu vari uzlikt tīrus apavus. Varbūt. Jā. Kā ir tā jādzīvo? Jā, tieši saprotu. Tu viņu neizvēlētos tipiski? Galīgi nē. Kāpēc? Šis galīgi nav mans vajag. Šis. Ok. Es tā dzirdēju, ka neviena nav tavs taipa, un es gribētu varbūt vairāk džeku, kuram patīk mans stils. Tieši tā. Jā. Nav tavs taipa, jā? Ok. Yeah, what she said. Jā. Viņa arī nē? Bet tā ķēde? Jā, es biju no darba. Es haslu, es no darba straight up, esmu atmaukusi, blē. No Akropolis un tev ir real chains? Nā, es tā neticu. Ej, noskāt. Kaut vajag. Ok, vecī, paldies, ka piedalījies. Varbūt nākamreiz. Paldies. Ok, labi, mēs varam iet pie nākamā džeka. Šitais jums nepatīk? Hēna. Ok, nu labi. Tu saucam ārā nākamo, pasīsimies, kas ir. Jā, lūdzu. Čau. Valters. Kā tev sauc? Valters, ok. Cik tev gadi? 21. Un ar ko tu nodarbojies? Klientu darījuma vadītājs. Ok. Un kāds ir tavs tips meitenēs? Man nav tāda konkrēta tipa. Es vairāk pēc, sajūtām. Kad izrunājos, saprotam, vai sajiet vai nesaiet. Ok, es sapratu. Ok, interesanti. Tad nevienu vēl nav uzspridzinājis. Bet, ok. Labi, pieiesim, pajautāsim, kāpēc viņus uzspridzināja tādā gadījumā.
Vārds, vecums un kāpēc uzspridzināji? Kēta mazā, 21, un vienkārši nav mans tipiņš. Saprotams. Iziezdāt. Okay. Vai viņa ir tavs tips? Nē. Tieši tā. Okay. Ejam tālāk pie viņas. Vārds, vecums, kāpēc uzspridzināji? Madara 19. Man patīk tavs apģērbs, bet man tās botas. Ziema. Zābaka laiks. Ko tad vasarā parasti? Botas. Kādas? Jordani, bet tā kā saukstos dzīvojas pavasar, tad ir šļopenes. Okay. Šīs meitenes ir astājušas balons, bet tu vari uzdot viņām visām vienu jautājumu, kas tev palīdzēs 3 balonus eliminētot, lai tu tiktu pie tās īstās, tuvāk tie īstajai. Tāpēc izdomā vienu jautājumu, ko tu viņām visām vēlies uzdot. Red flags džekos. Okay, sākam no šeit. Necenīgi izturas pret apkalpojošo personālu, piemēram, restorānā, jeb kādā publiskā vietā. Okay. Disrespekts pret veciem cilvēkiem un slikta higiēna. Ļoti liels. Okay. Tad, ka viņa aprunā meitenes daudz. Jā, aiz muguras tā kā? Jā. Okay. Es piekritīšu tam, ko viņa teica, ne tikai aiz muguras, bet arī sejā, teiksim, smējās par viņām un tāds tā nesmēja. Okay. Ja viņš disrespekto savu mammu. Okay. Tu esi piedzīvojis tādu situāciju? Jā. Okay. Nu labi, balstoties tātad uz šīm atbildēm, ko viņš ir sniegušas, tev vajag 3 balonus noņemt, tā kā, kuras tev vismazāk piesaist no viņām? Okay. Madarīšos. Labi, turpinām. Nesat tips mans. Okay, labi. Tad ir palikušas 2 meitenes. Kāpēc tu viņām vispār uzspridzināji? Es nezinu. Nesat mans tips. Vienkārši. Okay. Jā, pa daudz piercingu. Nē, es neko nesaku pret piercingiem, bet, jā. Bet tā, all due respect. Jā. Zini, kā darīsim? Pajautāsim viņām, kāpēc viņas atstāja balonu. Zini, lai labāk saprast, kas viņām tevi iepatikā. Kāpēc tu uzspridzināji? Es dziļi apdomājos par mammīšos. Un? Tas dažkārt rada problēmas. Tā kā, ka viņam ir tas? Jā. Labi. Un kādēļ tu neuzspridzināji balonu? Man nav iemeslu viņu uzspridzināt. Cilvēkam ir darbs. Tas jau ir pluss. Man šķiet darbs, mašīna, savu dzīvesvietu, viss kā nāks. Jā. Un ja mēneša beigās neprasa man naudu, vispār izcili. Man parasti prasa citi. Man parasti prasa, nevis es vispār nevienam. Okay. Jā, un tad tev liekas, ka viņš ir tā kā labs kandidāts, jā, būtu? Jā, kāpēc ne? Okay. Ko tu domā par viņu? Jā, ļoti priecīga meitene. Jā. Nu, ja jūs abi piekrītat, tad jūs esat meči? Jūs piekrītat, jā? Ok, fine. Jā. Ok, dod balonu. Tad jūs esat pirmais mečs. Es apsveicu. Boom. Ok, šis bija cerīgāks, čalis pēc jūsu viedokļa. Viennozīmīgi kopts, kārtīgs, jā, saprotu? Jā, tu arī. Jā. Ir cerība. Jā, bija labāks. Bija ok, jā. Bija labāks. Ok, labi, tad mēs aicinām nākamo iekšā. Davai. Lūdzu. Sveicināts, dāmas. Kā tev sauc un kāds tavs vecums? Reinis 27. Ok. Un ar ko tu nodarbojies dzīvē? Finanšu sektors. Tā, kāpēc? Kēta, mazā, 21, bet gadu atšķirībā es kaut kā esmu mēģinājusi ar vecākiem un tomēr nē. Okay. Turpinam. Tas ūsu stils un gadi arī pa 1 gadu, pa daudz, es tā kā līdz 26 būtu. Pa 1. Cik tev gadi? 20. Man saucāja, jā. Tev tas traucētu personīgi? Ja man cilvēks tiešām patīk, es domāju, ka nē. Ok. Jā, ok. Vai viņa ir tavs tips, tā kā, ko tu izvēlētos tipiski? Es domāju, ka nē. Ok, labi, ejam tālāk. Gadu atšķirība un tās ūsas, diemžēl. Ok. Vai tu viņu izvēlētos?
Nu, potenciāli, jā, varbūt. Okay. Protams, sākumā tikai saprast, kas un kā. Un tad uz randiņu aiziet? Nu, jā. Okay. Jā. Nu jā, man tas vecums, diemžēl, jā. Jā. Bet tu viņu arī uz randiņu aizvest? Nē, viņai nepareizā dzīvnieka ausis ir. Vajadzētu bišķi cits. Kādas man vajadzētu? Nu, mūrkšķi kaut kas uz to puses tāds, jā. Nu, labi. Jā. Labi. Man arī tas pats vecums. Diemžēl. Okay. Uz nepareizo epizodu atnāca. Jā. Iepriekšējā meitenē bija tuvāk tam vecuma ranžam. Nu jā, virs 20, tas jau zolīgi. Jā. Vai tu viņu izvēlētos? Nu, arī izskatīgi dāma, jā, protams. Es domāju, ka vienreiz randiņa aiziet, jā. Vai, cik jau paldies. Jā. Okay. Man arī vecums, es jauniņu. Cik tev? 19. Okay. Tas bija jauna? Nu, es izskatos šoreiz, jauna. Jā. Es izskatos jauna. Okay. Tu viņu vest uz randiņu? Laikam, nē, piedod. Jā, laiks arī. Okay, labi. Lāc karātos nākamā, tad varbūt es padomu. Nu jā, es piekrītu. Tas būtu doper. Okay, nu labi, diemžēl tad šajā epizodē nav, bet varbūt nākamajā. Jā, paldies Sula, paldies Fēniks. Šautos Černoviņš, šautos Burzma. Čau, mamma. Tā. Paldies. Davai. Ok, labi. Laikam 5. bija Džeks. Nāc iekšā droši. Čau. Nāc te tuvāk bišķi. Ok. Kā tev sauc, kāds tavs vecums un ar ko tu nodarbojies? Man sauc Rendijs, man ir 25. Ar ko es nodarbojos? Es nodarbojos ar mūziku, kā arī videomontāžu veido, piemēram, mašīnām vai arī kādiem mūziķiem. Ok. Nu, diemžēl, tautas meitenes uzspridzināja. Jā, tā skatos. Kāpēc tu uzspridzināji? Varēja būt kaut kas ar to bārdu stilistiskāk. Ok. Vai tev viņa patīk? Kopumā? Jā. Ok. Labi, turpinām. Kāpēc tu uzspridzināji? Man tas stils nepatīk. Stils tieši? Jā. Ok. Kas iedvesmo šodien tavu stilu? Es pat nezinu īstenībā. Ok. Vai viņa būtu meitene, ko tu tipiski izvēlētos? Īsti var būt, īsti varbūt nē. Ok. Labi, turpinām. Kāpēc tu uzspridzināji? Nu, nav laikam mans tips. Sorry. Tieši dēļ kā? Nu, tas outfits nepiesaista varbūt, un arī izstās vecums arī tā kā. Ok. Jā. Un cik tev gadi? Man 20 gadi. Vai tu izvēlētos viņu tā kā? Diez vai. Tieši dēļ kā? Izskatās tādi rau. Ok. Tā kā pārāk? Varbūt. Ok. Kā tevi sauc un kāpēc tu uzspridzināji? Mani sauc Katarīna, un visticamāk stils, es teiktu, vairāk nav īsti mans tips, un arī vecums ir tāds 7 gadu atšķirība tomēr. Jā. Visām tas stils kaut kā. Dzeltam laikam nepatīk. Zelta, jā, nepatīk. Vai tu spridzinātu uz viņas, tā kā, ja tu būtu viņas vietā? Nē. Kāpēc? Patīk. Jā. Ok, prieks dzirdēt. Es jau saredzēju, ka vecumu atšķirība. Paldies. Ok. Jā, diemžēl. Tas viss. Jā. Vai tu spridzinātu uz viņas? Jā. Kāpēc? Tas augums ir diezgan, jā. Man esi tā kā tas pārāk īsi? Ir, jā. Pārāk īsi? Jo man ir pieredzējums tāds kā... Ar mazām čiepām? Nē. Čau. Zini, man dzeltenā krāsa vienkārši tik patīk. Man tā kā ļoti mesmerizēts dzeltenais, un es aizmirstu par bārdu un visu. Tā kā tur ir mīļa sirsniņa, bet man nav mans tipiņš, jā. Katram jau ir savs. Tieši tā. Tu priekš viņas nodzīti bārdu?
Es izskatītos fucked up. Jā, priekš citiem nevajag to darīt. Nē. Es esmu mēģinājis, un es izskatos ļoti fucked up. Redz, tieši tā. Jā, vai tu viņu tipiski izvēlētos kā meiteni? Nu, varētu. Nu labi, jā, diemžēl tu neesi ieguvis mērķi šajā epizodē. Bet, neko darīt. Tā dzīve. Paldies, Vecīgi, ka piedalījies. Nu labi, šīs čalis arī nedabūja mērķi, diemžēl. Tikai viens šobrīd, bet mēs centīsimies to izmainīt un sauksim nākamo cilvēku ārā. Nākamais čali iznāc ārā. Sveiki. Kā tu sauc un ar ko nodarbojies? Man sauc Jānis, un man ir 19, un es nodarbojos ar futbolu. Ar futbolu, ok. Un kāds ir tavs tips meitenēs? Brunēts ar gaiši pelēkām acīm. Tik specifiski? Jā. Ok. Nu labi, ejam pajautāsim, kāpēc viņus uzspridzināja, tās, kas uzspridzināja. Jā, klišejas jau auskari, es laikam teiktu negārši, teiktu krustiņi, cik var, bet es saprotu. Un arī, es negribētu jaunāku džeku par sevi. Jā, saprotam. Cik tev bija gadi? 21. Ok, ejam tālāk. Man pilnīgi viss patīk, bet 19. Tā kā brūnas acis, stils on point. Man patīk apā, man tieši tāda paša. Labi pulkstens. Pulkstens patīk? Man ir 20, jā. Kā tev patīk vecāks meitenes? Jā, 2 gadu limits man ir. Ok, sapratu. Kāpēc tu uzspridzināji? Tāpēc, ka viņam ir savs tips, viņš zina, ko viņš grib. Tā kā, man nav brūna mati un pelēks acis, jā. Bet viņi nav arī, varbūt kāds tā kā... Viņi ir zolīdi, man patīk viņas krēklis un tetovējumi man ļoti patīk. Paldies. Tagad viņi izvēlētos, ja viņai būtu balons, piemēram? Varbūt. Varbūt tālēs atpakaļ paņem balonu? Nē, būs labi. Labi. Es arī neesmu bruneta, tā kā es nezinātu, vai es esmu tavs tips. Jā. Ok. Tas ir viss, kas uzspridzināja. Pajautāsim, kāpēc neuzspridzināja arī to pašu. Kāpēc? Man ļoti patīk tā mati. Paldies. Tā kā man mīļākā frizūra un stils. Paldies. Mīļākā tā kā visu laiku? Jā, tas ir līdzīgs muletam, ne? Jā, es tā kā audzēju, man progress. Jā, man ļoti cepīja muletas, tāpēc. Ok, labi. Ejam pie... Man uzkrita acis to pulksteni, es ļoti gribētu tā... Es draugu mazajai māsai nospēru. Man būs jānospēr. Un Auskari. Paldies. Viņi īsti? Tev ir dubulti Auskari? Es pats viņus izdūru, bet viņi nav īsti. Man liekas, Temu nospēru. Mazajai māsai. Tā kā varbūt clip-ons. Nē, tādā veidā viņi ir īsti. Ok. Vienkārši pēdējie, kas palikuši. Jā. Ko tu par viņu domā? Man bija Akropolis krēklis. Es no darba. Un čeins arī tāds foršs. Paldies. Un ļoti patīk tie zābaki. Bija ļoti netīgi. Es saku, es šodien nebiju gatava filmēties. Nē, ir fine. Tātad mēs tev iedosim adatiņu, un tad uzspridzinās tās meitenes balonu, kur tev mazāk piesaist no viņām abām, ja? Ok, tad uzspridzina tās meitenes. Tā, kur man mazāk piesaist. Kur mazāk piesaist, jā. Atklājumi. Ok. Labi, tad tu atstāji viņas balonu, pienāc tuvāk, dod šito, un tad jūs sanāk abi vēlties mečoties, jā? Jā. Labs. Es domāju, ka jā. Ok, tad jūs esat mečs, apsveic, aplaudējam. Tas ir mečs. Kur ir mans Louis V? Es nevaru tagad. Es nevaru. Tu vispār Instagram esi redzējis? Man ir kaut kā 10 skatījumi. Vispār rīlos nekas. Tas ir nožēlojami. Es esmu vainīgs pie tā, es mēģinu. Tu varētu kaut ko labāk, varētu domāt, kā, es nezinu, to saturu uztaisīt labāku. Sulu, zini sulu? Kādu sulu? Sulu creative.
Kas tie tādi? Neko nezinu, kas notiek internetu pasaulē. Viņiem ir dating show. Viņi arī taisa kontentu, viņi taisa strādā, taisa rīlus. Viņi domā, kā kaut ko darīt, kā strādāt ar kontentu. Un tu vari paskatīties kaut ko no viņiem, vai piemēru. Un kas tas ir? Man solīja reāli pirms nedēļas. Būs mans Louis V. Tu esi redzējis man Fendi? Reāli, mans Fendi ir nolietots un vispār viss. Tu padomā mums par šo. Šis neies cauri. Halo, Sula Creative. Jā, es gribēju paprasīt par... Halo? Nebīsties. Sula Creative ir šeit. Kas tu dāc, cik ilgi? Tu te sēdi? Neuztraucies par to. Pietiekami ilgi, lai saprastu, kas par problēmu. Cik sapratu, tavu draudzeni sūdzēt par tevīm, ja? Nu, par īliem, jā. Nav skatījumi, nav Louis V. Ar ko Nav darīt? Nav skatījumi. Neuztraucies. Mēs tev varam mierīgi palīdzēt, jo mēs ar to nodarbojamies jau pietiekami ilgi. Mēs tā esam gan īsformas saturu, gan garās formas saturu. Varam arī sociālo tīklu menedžmentu tev piedāvāt, kā arī, piemēram, šovu tev uzproducēt. Nu, kas ir vajadzīgs tev brenda vajadzībām? Vairāk tie ir īli, bet varam mēģināt. Nu, davai, tad sarunājums. Varbūt sapulcis un tad izdomāsim, kā tev palīdzēt. Davai. Redzat, kā es viņiem palīdzēju? Tas var būt arī tavs biznesa veiksmes stāsts. Tikai padod mums ziņu, mēs varam mierīgi sarunāt sapulci, varbūt uzrakst mums Instagramā, tā arī ir opcija. Tad jau redzēs, varbūt kaut kā sadarbosimies. Ok, forši 2 mači izveidojušies. Jums liekas, tas bija saskanīgs pāris? Hell yeah. Jā, ļoti atbalstoši. Jā, man liekas, ka jā. Es teiktu pat ļoti jā. Yeah. Okay. Labi, tad mēs varam saukt nākamo, kurš ir kaut kāds, es nezinu, 7. laikam. Čau. Kā tev sauc un kāds ir tavs vecums? Janeks, 19. Un ar ko tu nodarbojies dzīvē? Ar sportu, hasloju, gaidu, kad brauc prom no Latvijas. Haslo ko? Viss kaut ko šādu tā darbu. Nu, pārsāk garāžu mašīnas, pārvadāšana. Okay. Ko var atrast? Freelancers? Apmēram, jā. Okay. Labi, tā ejam klāt šīm meitenēm. Paprasam, kāpēc viņas uzspridzināja uz tevi? Es uzpazināju, jo es momentā jūtu, ka to esi nepieredzējis. Un tas ir visādās tēmās. Zinu, kad nāk cilvēks ar tādu naivumu un I just feel it. Kādās? Runāšanā, randiņos, sevis meklēšanā, bailēs, attiecībās, seksā, kinky. Da jebkamā. Un tā kā you just feel it. Jā. Okay. Jā. Okay. Jā. Okay, sapratu. Labi. Vai viņi ir tavs tips tagad? Nē. Okay, labi. Nu? Vecums. Varēja pateikt, kad ir jaunāks, pārliecinājums un bija taisnība. Okay. Bet tā nebūtu spridzinājusi, tā kā nebūtu. Padomāt, varbūt, jā. Okay. Vai viņi tev piesaista kā cilvēks? Jā, tīri stils patīk. Ok, labi. Ejam pie viņas, jo viņi arī uzspridzināja. Jā, čau. Man ir bijuši trauma no fuikiem, kuriem ir tā kā, līdz potītēm biks, tā kā fuikiem. Īsas biks? Es garš grūti atrast normāls drēbes. Es teicu, bet bijuši trauma. Jā. Ja būtu garāks biks, tad nebūtu kā spridzinājis, ja? Ok. Vai tu spridzinātu uz viņu? Tā kā viņu ieraudzīt? Jo? Nepatīk gluži stils. Ok, tātad mums ir 2 meitenes, kurām ir palikuši baloni. Tāpēc tu var viņām abām uzdot vienu jautājumu, lai palīdzētu saprast, kuru tev vairāk patīk, ja? Ok. Tetovējumi. Cepīgi. Mīnings kādam vispār ir? Jā, man ir mīnings, bet tā kā ne tiem, kurus var redzēt. Bet, jā, man ir mīnings daudziem tetovējumiem, bet dažiem arī nav. Aiet. Jā.
Tu vari vienu mīnīgu pateikt? Nu, man ir matching tetovējumi ar vienu manu tuvu draudzeni un ar manu tēti. Un ar vēl draugu vienu. Tā kā, jā, tie ir man nozīmīgākie tetovējumi. Ok. Un viņai, ko tu vēlies pajautāt? Cik gadu? 18. Ok. Viss labi? Viss labi. Ok, labi, tad es tev tūlīt iedošu ādēt, un tu pārspridzini, kuru tā mazāk patīk, ja? Ok, spridzini. Ok, tad viņai ir palicis balons, un vai tu vēlies mačoties ar viņu, un vai tu vēlies mačoties? Jā, es vēlos, jā. Jā? Ok, tad dod balonu, un te jūs esat pāris. Jā. Tad aplaudējam. Es apsveicu, izveidojis maču. Ok, tas bija vēl viens veiksmīgs pāris. Jums likās, ka tas ir veiksmīgs pāris? Man patīk, es atbalstu. Es arī atbalstu. Tu atbalsti? Ļoti labs, perfekts, es teiktu. Okay. Es dodu savas svētības, jā. Nevēlies nozagt, varbūt? Viņa ir pelnījusi viņu. Ok, labi. Nākamais Džeks. Var nākt iekšā. Skatāmies. Ok, lūdzu. Ok. Esmu Krists. Es nodarbojos ar drum and bass. Es personīgi esmu producents, muzikants. Un nodarbojos viss ap to. Un vecums? 20 gadu. Ok, labi. Un tavs tips meitenēs? Kas tas ir? Es personīgi vairāk skatos personību, ne vairāk uz izskats. Tāpēc redzēs iztīs, kura tā īstā. Ok, skatāmies. Kāpēc tu uzspridzināji? Es uzspridzināju, jo cilvēks nevar noiet taisnu līniju. Jā, bet viss pārējais agera. Nu, arī bišķiņ par jaunu, bet jā, tas būtu tas. Jā, vai viņa ir tava tipa meitene? Nā, tiešām nebūs. Labi, tālāk. Es arī par to interesanto ienākšanu. Tas bija tāds foršs skats. Ok. Uzskatīšu personīgi. Un, Ņemšu pie sirdi. Labi. Un ja viņš nebūtu tā iegājis? Nu, tad es varbūt vēl padomātu. Ok, labi. Divas meitenes ir atstājušas balons. Tātad mēs skatāmies, pajautāsim viņām, kāpēc viņas atstāja. Kāpēc atstāja? Es drīkstu stot jautājumu, varbūt. Jā. Kad tev dzimšanas diena? 6. septembris. Kāpēc tā? Es esmu vecāka un arī piespēlēju, kad fiksēs ir caurumi. Mans bijušais arī ir Krists, tā kā es domāju, tas sasumējās kopā. Jā. Ko tu par to domā? Tas ir stils. Sapratu. Katram savs. Katram savs, jā. Ok. Labi, ejam pie viņas. Jā, es gribēju vēl parunāties. Jā? Gribēju kaut ko pajautāt viņam? Jā, tāpēc, ka tu teici, ka tu taisi muzo un tu producēji kāda tipa mūzika tieši? Drum and bass, techno. Sorry, man likās kaut ko citu. Kas tam likās? Nu, tā kā vairāk kaut ko laiku. Kaut kā tā kā uzpis like kaut rāpa, shit. Ok. Tu rapu arī var uzrapot. Davai? Šeit nē, pēc tam. Nu, uz spot, tad tas būtu fire. Content, am I right? Yeah, content. Jā. Var rap battle, ja jūs. Uz 3-7-1 pieteikšos nākošais sezonu. Davai. Tas būtu labs. Nē, jā. Man liekas, tā kā tu varētu man palīdzēt muķi, tā kā, zin kā, samuķi, fuck, es bišku, man ir smadzen bišku nodarbināt. Es meklēju kādu, kas man varētu palīdzēt producēt mana tipa mūziku, bet tu kaut ko citu taisi savu. Esmu vispārīgs, tici man. Kādu aplikāciju? Rap, Ableton. Ko tu izmanto? Ableton. What the fuck is that? Iečuku. Nezinu. Kā FL Studio alternatīvas. Jā. Jā. Piešausies. Varbūt būs tavu lietu. Moši, jā. Bet šoreiz, jā. Ok, labi. Nu jā, tad neesi dabūšu šoreiz match, bet paldies, ka piedalījies.
Jā, droši to mikrofonu. Jā. Ok, tas bija gandrīz mečs, bet beigās izdomāju pārspridzināt, vai ne? Jā, ir kā ir, dzīve tādi. Jā, nu tad skatāmies, varbūt nākamais būs tā kā labāks tev vai citām. Tad lūdzu nākamais, 9. čalis. Čau. Čau. Kā tev sauc, ar ko tu nodarbojies? Andrē. Es daru visu kaut ko, es dabūju naudu, tad es viņu flipoju, pusi investēju mūzikā, pusi sevi. Okay. Yeah, bet tas nav vienīgais papīrs, ko man vajag. Es mēģinu dabūt arī, es mēģinu, bet seju uz to, es mēģinu augstāko izglītību dabūt. Ok, labi. Tas svarīgi. Kāds ir grāds? Uz kādu grādu tu teme? No augstskola. Bet kādā nozarē? Kādā nozarē? Jā. Šā būs digitālā producēšana. Ok. Yeah. Tas, ko viņi meklē, ja es nemaldos. Jā. Bet, ok, un kāds tavs tips meitenēs vispār? Kāds ir mans tips meitenēs? Jā. Man patīk alternatīvs stils, bet, tā kā, zini, tiešām, tagad var just, ka cilvēks ir ielas dvēseli tajā visā, bet, protams, stils nav galvenais. Galvenais tas, kas cilvēkam ir iekšā. Labi, tad ejam viņām klāt, paskatāmies viņai tieši, kāpēc viņa uzspridzināja balonu. Jo šīs minūtes laikā tu nereiz nemaz nepaskatījies uz mani. Bet tas nav galvenais, laikam arī tas būtu facial hair. Facial hair. Cik tev bija gadu? Cik tu man dotu? 19, varbūt. Silts. Nu, jā. Tas jau pasaka. Nu, labi. Tiekās ielās. Ok, labi. Varbūt šoreiz nevis pajautājam viņām, bet tu pajautā viņām. Jā, vienu jautājumu, tā kā paskatīsimies, kur tev patīk labāk, kur mazāk. Ja viņas visi sastāja balonus, tad tu esi radījis labu pirmo iespēju. Es skaros, ka viņi mēģina bīdīt mūziku. Ko tu mēģini bīdīt? Es bīdu, kā to saprast, kāda tipa mūzika? Kāda tipa mūzika? Aptuveni. Es sadarbojos ar maniem paceniem, kuri taisa muzonu. Ar paceniem, tas labi. Pacens vajag. Pacens vajag. Viņi arī repo, es ar viņiem. Un es arī pati repoju, un es dziedu, un es arī esmu muzikālos koncertos uzstājusies. Tā kā jā. Zolīdi. Okay. Tu arī? Es arī jautāju. Nē, jautā. Tu taisi mūziku? Jā, es taisu mūziku. Es mēģinu to hip-hop uztaisīt bišķiņa eksperimentālāk nekā visi citi. Tak, shit! Yeah, you get me! I get it. Man vispār cepītos vicēl. Paldies. Es pacentos. Tas polo un tas airports. Vai ne? Vienkārši ķir. Tu saproti? Es saprotu, vai cik. Es saprotu. Okay. Labi, tad pie nākamās, ko tu viņai vēl pajautā? Kāpēc tik klusi? Baigi nav diži ko teikt. Tiešām? Ļoti forši jost, man ļoti patīk. Bikses arī ļoti fajn. Paldies, Ed Hardi. Tev varētu palūkt šitā te uztaisīt, parādīt kaklu? Parādīt kaklu, krošs bija tāds bazars. Es tā kā, zinu, ka es jau neesmu pacens, kas iet uz Tallinu, man vienkārši hatons ir pie Tallinas, un es tā kā eju garām, un vienkārši pienāk 2 džeki paintball pistons, pēc uz tagad šauštos. Pap, un viss. Oh, shit, tev sašāva kaklu? No, you should have seen the other guy. Oh, jā. Oh, shit. You should have seen the other guy. Tā kā tā, jā. Es esmu godīgs. Labi, prieks dzirdēt. Piercing, smuki, man patīk. Mīļš, paldies. Ļoti pacentos pat taisīt. Wow, pat taisīja? Nav bail no infekcijām? Es viņus tīrīju un tā pacentos, lai viņi neinficējas. Un plāno tā arī tālāk bīdīt savu dzīvi? Kādā ziņā? Ar piercingiem un tādām lietām, nē? Šobrīd nav plānā, nē, es tikai sev uztaisīju. Zini kā, iet pircingiem uz tattoo shops ir vienkārši dārgi. Studēji šancē, kaut kādiem kursiem krāja pīķi? Nē, šobrīd vidusskolā. Vidusskolā? Jā. Zolīdi, ko pēc vidusskolas? Vēl nezinu, vēl neesmu izdomājis. Visam savs laiks. Tieši tā, es skatīšos, redzēšu. Jādzīvo momentā. Tieši tā. Un jāpadomā par rītdienu, varbūt par rītdienu. Es labāk dzīvoju šodienā, skatīšos, kas rītdien. Dzīvo šodienā. Rītdien dos man. You never know. Tieši tā. Okay. Un ejam pie viņas, un varbūt viens jautājums viņai, ko tu vēlies uzjautāt. Outfit izvēle. Ilgi domāju? Jā. Nē, man patīk. Ir savu nišu.
Un ko tu dari savu dzīvi aptuveni? Es negribu šos intervijas jautājumus, bet tā kā, nu zini, tā kā Studēju medicīnu. studēju medicīnu. Es tev vēlu veiksmi, es tev vēlu izturību. Man ģimenē studēju medicīnu, un es redzu, kā cilvēkiem iet. Ok, nu jā. Tad varbūt tev ir kaut kāds favorīts jau izveidojies, tā kā, kas tev vairāk patīk? Kurš mazāk tieši? Cilvēks muzicē. Jā, Es bet domāju, pagaidi, es tev iedošu tad adatiņu, ja? Un tu pārspēzinās tos, kas tev nepatīk. Ok. Nu, mēs jau zinām, pienācis kāds laiks tas veikt tavu izvēli. Ok, Sorry. ok. Nu, Nu. tad, tu piekrīti mačam ar viņu? Jā. Tev patīk, jā? Jā. Maucam? Dod. Kur ir Mani tā? kompis somāja, ka mēs esam kaut ko uzproducēt. Puikas dzīvo studijā. Tu dzīvo studijā. Nu, es arī, teiksim tā. Nē, man ir stūģi vietā, kuras dzīvoju. Ok, paldies, jā, jūs varat doties, apsveic. Nu labi, skatāmies tad, kāds izskatīsies nākamais džeks, jā? Skatāmies. Ok. Čau, lūdzu. Kāds tavs vārds un vecums? Man sauc Valters, 22. Un ar ko tu nodarbojies? Sportoju, strādāju, studēju. Ok. Un kāds tavs tips meitenēs? Teikšu, izskats integrējas kopā ar to, kas ir galvā. Jā. Tā kā, nav primārais, nav sekundārais, tā teikšu. Ok, es sapratu. Skaidrs. Nu, vēl pagaidām nav uzspridzinājušas. Brīnums. Nav uzspridzinājuši. Pajautājumu, kāpēc atstāja. Panāc tuvāk šeit. Nu, beidzot var ieraudzīt kaut kādu clean look, kad cilvēks uztur sevi. Vienkārši gribās kaut ko vairāk zināt, lai būtu iemesls. Kaut ko pajautāt vēlēs? Gribās, lai cilvēks pats parunā man ar jautājumiem tā. Es varu uzdot jautājumus tev. Jā, derēs. Kas tieši lieta, kas atšķir tev no visiem pārējiem? Es esmu cilvēks reflektors, spogulētājs, un man ir tā, ka man ir viegli iekļauties un komunicēt ar jebkuriem cilvēkiem. Tā, ka jebkuriem. Nu, vēl tas, ka man sociālā baterija ir nenormāli liela, un es ļoti labi turu sociālas kopumus un situācijas, kurās daudz spēku iziet. Tu arī tāds sociāls un tāds? Teikšu, kā kuru dienu un kā ar kuru cilvēku. Ja es jūtu, ka tā enerģija ir mačot, tad ir ok, bet ja nē, tad es labāk vienkārši ātrāk aizēju prom. Tu jūti viņas enerģiju? Tas vēl jānoskaidro. Ok. Ejam tālāk. Kāpēc nav uzspridzināti? Man ļoti patīk brunas atstiņas. Ok. Kāds tev patīk? Zils. Ok. Labi. Nu jā, principā. Tev patīk viņu, ko domā par viņu? Normāli. Ok. Labi, skatāmies. Čau. Čau. Kāpēc tu nav uzspridzināti? Īsti nav bijis iemesls, kāpēc gan lai spridzinātu. Okay. Kāds būtu potenciāls iemesls? Es nezinu, ja viņš būtu tāds nejauks, iedomīgs. Un šobrīd tā neizstās ļoti kopas džeks, tā kā izkārtībā. Jā. Ok. Ko tu par viņu domā? Arī patīk stils? Nē, viss ok. Viss labi. Viss ok? Jā. Ok. Labi. Tu vēl joprojām nav sprādzienu. Tad mēs tev iedosim ādatiņu. Tu varēsi izvēlēties, kuras meitenes tev tā kā mazāk piesaista. Un tad beigās ar vienu. Obligāti. Tev nepiesaista kā nevienu īpaši? Man liekas, ka mums mazākā izvēle bija. Jā, bet tā kā no viņām tas nav labi izvēle? Tu gribi teikt? Es teiktu, ka nē. Nevajadzēja pakārtāt. Ok. Nu labi. Ja tā, tad vēl ir opcija, ka tu vari nozagt pāri, ja tu vēlies. Nebūs šo tik briesmīgs cilvēks. Nebūs? Jā. Ok. Nu labi, paldies par dalību. Paldies par dalību. Un lai veicās. Šoreiz džeki ir beigušies. Tā kā, diemžēl šajā epizodē neesat dabūjuši maču. Bet meitenes jāmeklē. Kādā ziņā? Uz otru pusi jāskatās. Tev jāmeklē? Man foršākas sarunas bija ar meitenēm nekā ar džekiem. Ok.
tu gribi izvēlēties kādu no meitenēm? Jā. Jā? Jā, es varu zakt meiteni. Nu jā. Davai. No kā? Es gribu nozagt Ingu. Ingu? Jā. Nu, ok, tad viņiem vajag atnākt šeit. Viņiem vajag atnākt šeit abiem diviem. Abiem diviem? Viņa pārim arī vajag atnākt. Jā. Ok. Jākonkurē ar viņu? Nē, tev jānostājas šeit. Un Ingai jāpasaka, vai viņa piekrīt zakšanai, vai viņa vēlās palikt ar savu pirmatnēju mešu. Jā. Davai. Piekrīt? Jā. Let's go. Ok, tad principā jūs tagad esat mečs. Super, let's go. Ok, labi. Var doties aizkulisēm. Un, nu jā, diemžēl, kaut kā nesagāja. Nu, varbūt varēs dabūt atpakaļ. Tad jau redzēt. Who knows? Paldies. Ok, nu, jūs negribat zakt? Ko? Alpās. Es gribu. Es varu pasūt, ja? Jā. Aleks, tu arī? Nāc. Es tevi zogu. Bet tad vajag viņas pāri arī. Pāris arī nāk, pāris. Kur Aleks pāris? Ok, nu. Vēl viens stils sanāk? Nu, man, jā, tā kā ļoti. Nozakt ko? Tiešām viņi ne? Ok, nu, labi, tad mēs pajautāsim Aleksai, vai viņi piekrīt stilam. Jo, par šī tik skaistu meiteni nevarētu nepiekrist. Ok, nu labi, tad, jā, jūs varat doties kā pāris, nu, apsveic, I guess. Un, diemžēl, tu esi palicis bez meča. Viss kārtībā. Viss kārtībā? Jū. Jā. Jā. Neko darīt. Jā. Safe. Tā kā, paldies. Jā, un tad tu nevēlies beigās zakt? Nē. Ok, paldies par skatīšanos. Ja vēlaties pieteikties, tad anketiņa būs lejā. Bio. Abonējiet kanālu un spiediet laiku pogu. Paldies! Wow! 3, 2, 1. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online!